Florbola līgas ceturtdaļfināla izšķirošā 7. spēle, kurā savā starpā tiekās abas pērnās sezonas finālistes BC Fogsto Gulbraka un Florbola klubs Valmiera iespējas kļūt par valsts čempioniem. Gulbraks tātad varētu cīnīties jau par savu 3. titulu, Valmiera par 1. Būs noraidījums Jānim Jaunzemam un tomēr soda metiens pat tiek nozīmēts. Komandas turpinās spēlēt 5 pret 5. Ļoti atbildīgs brīdis. Vilks metienu izdara Aigars Belasovs, tas iespējams nostrādā. Bumbiņi netika pavilkta atpakaļ un pēc tam Māris Ronis nespēja tikt galā ar Aigara Belasova raidījumu. Kolosks labi domāt piespēle Blindam, bet līdz ātrim bumbiņi neaiziet. Jātliņi un Kaspar epizodu un bumbiņi burtiski iestāda vārtu devītniekā. BC Fogsto Gulbraka kapteinis Rolands Kovaļevskis un līdz ar to rezultāts kļūst neizšķirts 1 pret 1. Laba Blinda piespēle un ir bumbiņa vārtos. Kāda epizode un kā tur Kārlis Petrovskis pamanījās atrast spraugu vārtos, redzam pieslēdzās. Joprojām Ceriņš bumbiņai uz vārtiem. Rozovs. Izcila izspēle un 3-1. BC Fogsto Gulbraka Eģus Ceriņš noslēdz šo uzbrukumu. Pilnībā sagrāva Valmieras aizsardzību un neatstāja nekādas cerības. Klints iesāk uzbrukumu. Zaicevs, Belasovs, Kovaļevskis metiens. Rikošets un ir vēl vieni vārti 4 pret 1. No ļoti augsta duša Valmierai. Atis Blinds gūst vārtus no tuvas distances. Nav neviens, kas atbrīvotos, lai veidotos uzbrukums. Morozovs pārķer bumbiņu metiens un vēl vieni vārti 5-1. Matīs Kristians Morozovs pārmaiņas pēc. Kāds, kas vēl nav ticis līdz lielajai izlasei, atzīmējis ar vārtu guvumu. Tāla baloša piespēle. Stiprais nenokontrolē bumbiņu. Arī Vilkam bumbiņu pārlec pār no izslāpsnē un jau briesmās pašu valmieriešu vārti. Laba izspēle no aizvārtus un Atis Blinds triec bumbiņu vārtos 6 pret 1. Jāuzteic Eģus Ceriņš, kas no aizvārtus izdarīja lielisku piespēli un veterānam stiprais nesanāk metiens bumbiņu nošļuva no nojas lāpstiņas. Petrovskis apspēlē Aigaru Belasovu un metiens bumbiņu vārtos skaitliskajā mazākumā. BC Fogsto Gulbraka gūst vēl vienus vārtus un panāk jau 7 pret 1. Kuzovs tiek apturēts. Morozovs. Morozovs pārkam noteikums 1 pie vārtiem Kristers Eglītis. Un 8. reizi bumbiņa lido Valmieras vārtos. Atstāja pilnīgi brīvu Kristeru Eglīti un arī Kārlis Pops nav glābējs. Pozitīvi, ka atbalsta savu komandu gan Ulbrakas fani, kuru favorīti ir pārliecinošā vadībā un arī Valmieras līdzutēji turpina savējos uzmundrināt un pēc šī vārtu gūma arī viņu sētā ir pamats Gavilēm. Pārspēts pirmo reizi spēlē no cīņas arī Māris Ronis. Belasovs spēlē kā pēdējais aizsargs, pārķer šo raidījumu, bet tagad gan pats pieļauj kļūdu un Lauris Zaicevs met tukšos vārtos un gūst 9. vārtus, panākot 9 pret 2. Ja šis bija mēģinājums vēl glābt spēli, Kovaļevskis metiens garām vārtiem. Kovaļevskis izspēle un izpilda līdzutēju vēlmes. Kristers Eglītis gūstot 10. vārtus šajā spēlē. Rezultāts kļūst 10 pret 2.
Belāsovs un vilks pie bumbiņas. Belāsovs met, iemetē kājās Nikam Šķuzulim. Un mirkli vēlāk bumbiņa ir vārtos. Un atkal diskusijas ar spēles tiesnesi. Tiesnesis pasmeida, lai jau tiek Valmierai. Favorīta komanda izcīna uzvaru ar tik lielu pārsvaru. Bet gribējās redzēt spraigāku cīņu līdz pēdējām sekundēm par uzvaru. Bet te vēl aizturētās soda laikā skaistu punktu pieliek Ulbrukieši. Kovaļevskis ar Zaicevu un Lauris Zaicevs raida bumbiņu vārtos 11-3. Ir atskanējusi fināla sērija un BCF Augstdogu Ulbruka līksmo. Protams, ir prieks par izcīnīto uzvaru un iekļūšanu pusfinālā, bet ņemot vērā, ka Ulbrukieši ir pēdējo 2 gadu čempioni, tad vēl tādas salīdzinoši pieticīgas Gaviles